Demokrātijas pamatā ir dažādas pārvaldes institūcijas, kuru dalībniekus ievēl tauta kā savus pārstāvjus. Eiropas līmenī tas ir Eiropas parlaments, Latvijas Saeima, bet Rīgas doma. Tās ir iestādes, kuru sēdēs lemj par dažādiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Rīgas domas regulārās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, taču īpašos gadījumos var tikt ierosināts arī ārkārtas sēdes. Tajās piedalās 60 deputāti, domas priekšsēdētājs, tā vietnieks, kā arī protokolētājs. Domas sēdi atklāja tās priekšsēdētājs, veicot nelielu uzrunu. Ja iebildumu vai jautājumu nav, sāks nākamais process – konkrēta lēmuma projektu apskatīšana. Ja ir nepieciešamība, deputāts piesakās un priekšsēdētāji aicināti dodas uz runas tribīni, no kuras uzrunā klātesošos. Pēc tam runātājiem iespējams uzdot arī jautājumus. Kad lēmuma projekts ticis apspriests, domas priekšsēdētājs ierosina balsošanu. Partija vai to apvienību pārstāvi ar rīkšķu pacelšanu atgādina pārējiem biedriem, kā viņi pirms tam nolēmuši balsot par konkrēto lēmumu projektu. Balsošana ilgs 10 sekundes. Kad tā noslēdzas, uz tablo parādās rezultāti, kurus nolasa domas priekšsēdētājs. Lēmuma projekts tiek pieņemts, ja vairāk kā pusi klātesošo deputātu nobalsojuši par. Pēc visu dienas kārtībā esošo jautājumu izskatīšanas domas priekšsēdētājs pasludina sēdi par slēgtu. Manuprāt, jauniešu organizācijās un skolēnu domēs sēdes ir mazliet kārtīgākas nekā šeit, jo varbūt tas ir uz tā pamata, kad ir mazāk cilvēku, kur vadītājiem ir tikai jākontrolē un kur viedokļi jāuzklausa, bet šeit ir ļoti daudz, un tāpēc sanāk ļoti haotiski un, manuprāt, nesaprotam, jo skatītājiem ir grūti uztvert, kurš kad runā un kas ko izsaka, jo šie viedokļi pārklājās bieži vien, un viņi ir tad, manuprāt, bezjēdzīgi. Man katru reizi liekas, ka deputāti vienmēr ir tik vienaldzīgi par pašu notiekošo, jo viņi skatās avīzes, no augšas bija labi redzams, ka viņi ir internetā, novāc fermu vai dara blakus lietas, bet principā zinot to, ka viņi sagatavojas iepriekš, tas ir tā kā normāli. Nereti iedzīvotājiem domas sēdes un tās darbs šķiet nesaprotams. Liela daļa rīdznieku pat nezina par iespēju iesaistīties tās darbībā. Viņi to var darīt dažādos veidos, piemēram, apmeklējot domas sēdes, iepriekš piesakoties un uzstājoties tajās, vēršoties pie konkrētiem deputātiem, kā arī dodoties ar konkrētiem jautājumiem vai ierosinājumiem Rīgas domas apmeklētāju pieņemšanas centrā. Iedzīvotāju ierosinājumi no Rīgas domas apmeklētāju centra tālāk tiek nodot attiecīgai komitejai, kura lemj par to, vai nodot izskatīšanai domas sēdē. Iestādes pārstāvis skaidro, ka bieži cilvēki konkrētās problēmas spēja atrisināt komitejā un nav nekādas nepieciešamības par to lemt sēdēs. Taču, ja jautājums vai ierosinājums skar plašu Rīgas daļu, komitejas, apspriežoties savās iekšējās sēdēs, to kā lēmumu projektu var reģistrēt sekretariātā un virzīt izskatīšanai domas sēdēs. Jebkura informācija aiziet apmeklētāju centrā, viņi var dabūt visu informāciju par visām iestādēm, par skolām, par departamentiem. Tur ir pieejama par visiem, es nezinu, par transportu, par ceļiem, par visu. Apmeklētāju pieņemšanas centrā cilvēks var saņemt pilnīgi visu informāciju, kas vispār pašai pašvaldībai ir pieejama. Iedzīvotājiem vajadzētu mēģināt iesaistīties savas pilsētas vai valsts instanču darbībā, ja radusies tāda nepieciešamība, jo galu galā gan Eiropas parlaments, gan Saeima, gan Rīgas doma lemj par sabiedrības dzīvi tieši ietekmējošiem jautājumiem. Līva Romana, Olga Feģjuhina, projektam Jaunieši par demokrātiju.